Tā, mākslinieki. Nē, tikko atbraukuši esam. Man ir balasts, tas ir stabilizators. Tas kāja. Sprēs. Nu, stripstēji. Jā, es kaut kur atradu. Ā. Jāpastās kā te ir. O. Labi. Labi. Skatos jūras skaisti. Tā ir instrukcija. Vispār jāsavās. Dai piecelies savās. Vēsti ir, jā? Man jāka tev vietas tēs. Vispār jā. Jā, tā varētu būt. Vispār mites man kāds gaiss ir. Mites gaiss. Ļoti. Es esmu gatavs tips. Var tajā strādāt. Jā, ir pastaigāties. Es viņam patīk tālu, tik uz veselu pusstundu tikai mākslinieki. Protams, ka sāks to. Tas tavējies, jā? Ilnī, kas tur? Nē, to nevar izvilkt. To nevar izvilkt. Domāju, ka mums braukt uz to pusi, Kur akmeņi. Nu, tur var aiziet arī. Nu, var aiziet, jā, bet... Jā, viens saudaks, vien tikai atnāc pakaļ pusdienās līdz, ja būs vienkārši. Mums vajag daudz, mēs kā mācās, kas pagājuši ir man paņēma busiņu, domāju, ka visi jau atbraukt uz to. Nē, tev bija loks atvērts. Tā, tu domāju, Vilnis iekšā garām braucām, mēs taču varēja paķēt, varēja vienkārši uzzinīt, pasaka, pie mājām pieturiet. Nē, tā pievērst, es caurēju atvērā. Nu jā, nē, es domāju. Es filmēju. Es filmēju, jā. Tu varēji pateikt. Nekas? Muļķi sarunā, jā. Nu kā es pakās? Nu, gatavs. Jā. Saules spīd cauri, jā. Jā. Tā bija sāktā zona, tā bija 3 dažu žoks. Šo jūrmā, kaut kā es nodzīvoju, tā baigi ilgi karotājs. Šo jūrmā nekad. Mēs gājām to jūrmā, tas tur ir. Tur akmeņaini, gruntis. Itīgi akmeņi, reiz stāv uz leju. Baigi dziļš, tikiem bija studīgas pareizi. Nu, toreiz reiz no krasta ņurkot iekšā. Nav jau tā kā Liepājas centrā jūrmā, kad jābriet tur līdz 6, tas iekvērt. Tādi viedokļi tev baigi labi. Nu, līdzi jau vispār tur var brist. Šeit te var diezgan tā aizbrist. Te magās pusē, var teikt, nav pār galvai pusē. Ar baigi sekls, arī tāda normāli. Te galvai tikai akmeņains ir. Es vienreiz aiztēfoju turien un dabūju vilks pa akmeņiem. Jo nevarēja vienkārši aiztēfoju taisni turien, bet ka vajag atpakaļ gāja tā, slīp gāja. Nevarēja vienkārši atpakaļ taisni. Labi, tā. Jāiziet pats, kas tur ir. Ok. Es brīnu. Kapīga pa. Uzveik. Kas uz turien aizgājis? Sandra? Nu, kaut kas vēl noslēns. Jā? Tā vajadzīgi? Labi, tev bija šeit patīk. Es filmēju. Es vienkārši es tā, paši internetu. Tā.
tā ka klients būs mazāk, varbūt iet. Jā, tā ir normāla vieta. Kur tās divas būvas ir, kādreiz bija hidrolidušķīņas stāvē tajā Ulmaņa laikā. Un Vācu laikā arī. Tur bija vēl, padomju armija aizgāja, tad vēl Vācu uzraksts bija. Par sienām saglabājušies. Krievi pat nebija pārkārtojuši. Nu, vispār sliņas Krievi. Arī tas ir kā izstāst. Jā, tas nav jūra. Jūra. Stabilizators. Man ir kāja pilikt tā glaznošanas. Es kā izmantot tā stabilizators līmenī vienkārši. Tad esmu pabudis stabros noturēt kameru. Kur fotografstās? Nu, čau, tā veicās. Es nobaidīju, jā. Nē, labi, ka vējš nepūš stiprs, jā. Jā. Kā esi piemācījis? Es vienkārši to filmēju tagad. Tas ir stabilizators. Nu kā, lai līmenī, līmenī vienkārši. Vieglāk roka grozās, nu tā. Tā grūti. Tur sēž, jā, uz plēnām. Tā. Apgriežamies. Tā. Neviens neseko, neviens vējš nav stiprs. Un to vispār jau nav slikti, kad nav stiprs vējš, var pie jūras mirīt vēl. Nepaliek kauks, bet bagais mitrams ir. Bagais mitrams. Mēs mākās, man jau priekš viņš ir pievietis uz mugurs. Kas ir tāda iet, kas te? Tā kā ūdens zāles. Tā kā nafta būtu sasaukušās. Tā kā nafta būtu sasaukušās izstās. Tā viņi kā mēslojumi izlietoja. Man tur priekšā upes jau, viena sausa, bet vēl kāda roža izauga, tāda liela smuka, bet smiltī viņa barības nav. Tā jau ir. Šis tev labs tur, jā. Labi. Tie dārznieki izlieto tās mēslojumi. Jā. Es atpaļevos ar paļevu tačku un brauc pakaļ. Tas bija latvietis, kas roka jūras sūdz. Krievi parasti pagrindā. Tieši reģionā, kurā kā lielākā daļa dzīvo Krievi. Tas bija liels pārsteigums. Nu, mēs tuvējam ārējām plēnām, mēs teikam pārsteigsim. Ko? Jā. Filmēji. Un likt statīvu. Jāiztaisno. Kā vajag. Noliekam tā. Tā. Ko? Es ierakstu jau tagad. Es īstenībā pagaidām garām. Es nofilmu arī, cik ilgas montāju. Redzēs, cik ilgas montāju. Nē, domā, ka nav tik vērts pārējā. Var jau pie jūras pārējā. Tādā. Jā. Tā ir galvenais, tas nav tāpēc, ka smīkāvi, viņš nevar nosīt. Viņš lēnām atļaut. Viņš ir lēnām vilcies, lēnām arī aptāpties. Tā, pietiks arī.